Samsung A35 nekad nav izraisījuši īpašu sajūsmas kliedzienus. Gan tāpēc, ka ir tikai otrā ešalona Samsung vidējās klases vai budžeta telefons, gan tāpēc, ka ir ar Samsung tikai otrā ešalona vidējās klases spējām. Un svarīgi šeit ir saprast, kas ir kas, ko šis telefons piedāvā un vai citur zāle gadījumā nav zaļāka. Samsung A55 bija kaut kādā mērā vilšanās. Vilšanās vairāk tajā, ka iepriekšējie modeļi bija ļoti solīdi veiktspējā un tīri uz kaut kādu acīm redzamu lietu rēķina bija lētāki un pieejamāki vairāk lietotājiem. Šī gada modelis principā spēja ieturēt līniju tikai uzbūves kvalitātē un pārējos aspektos īpaši neradīja sajūtu, ka ir gājis uz priekšu. Šis ievads bija svarīgs, lai saprastu, ka attiecīgi A35 sērija ir vēl maķenīti kaut kur ietaupījusi, lai spētu piedāvāt šķietami kompetentu telefonu par vēl zemāku cenu. Un jā, Samsung kontekstā cenas samazinājums ir ievērojams 21% lētāk, jeb 100 eiro mazāk kā A55. Un balstoties uz to, ko es piedzīvoju ar A55, starta ekspektācijas pret šo telefonu man nebija tās lielākās. No specifikācijām pa lielam nekas dišs un tikai dažas lietas, kuras atšķiras no A55. Processors ir Exynos 1380, pieejamās atmiņas Latvijā 128 vai 256 GB, ekrāns ir 6,6 colu Super AMOLED ar 120 Hz atsvaidzi un 1000 nitu spilgtumu. Galvenā kamera ir 50 megapikseli ar 8 megapikseli ultraplatleņķi un selfiju kamera ir 13 megapikseli. Baterija ir liela, 5000 mAh ar 25 vatu vada uzlādi. Tā kā redzi, nav nekas tāds baigi pārsteidzošs. Vienīgi ir jāmin, ka 128 GB versija, jeb lētākais, ir ar 6 GB operatīvo, ko jūt. 256 GB nāks jau ar 8 GB RAM. Apskata modelis kā reiz ir lētākais un ar mazāko atmiņas apjomu. Un tā veiktspēja pārsteidzoši bija solīdā līmenī. Es personīgi biju domājis, ka šis ievērojami atpaliks no konkurentiem. Un jā, šis nav jaudīgākais visos testos, bet nav arī tik traki. Es varu tikai iedomāties, ka 8 GB operatīvās versija varētu būt labāka, jaudīgāka, ātrāka, atsaucīgāka. Jā, vidēji tika zaudēts gan Poco, gan Nothing Phone 2a, bet kopumā tikai spēlīšu ziņā, nevis kaut kādu ikdienas lietu lietošanā un darīšanā. Baterijas darbības laiks arī ir tīri respektabls, virs 14 stundām, bet tomēr pārsteidzošā kārtā zaudēja A55. Šķiet jau, ka ar vienādu baterijas apjomu un mazāk ēdelīgu procesoru šai baterijai būtu jābūt tai trumpja daļai, bet tomēr nekā. Tāpēc atliek secināt, ka telefona jaudīguma vai jaudas ziņā, tomēr tas nedaudz atpaliek no visiem tuvākiem konkurentiem un arī Nothing 2a, Poco X6 Pro. Tālāk telefona uzbūve. Tā ir atbilstoša cenas līmenī. Nothing 2a gadījumā ražotājs bija pilnībā nekautrējies no tā, ka telefons ir ar plasmasas korpusu arī aizmugurē. Un Samsung dara tāpat gandrīz. Lai arī dizainiski nomaskējies kā A55 ar izcelto šo te sānu pogas daļu, tas tomēr aizmugures korpusā ir pamanījies iestrādāt stiklu. Un, manuprāt, šīs klases telefonam tas ir nedaudz lieki. Plasmasa visapkārt noteikti būtu bijis gan drošāk pret plaisām, kuras ir stiklam gan lieki nemēģināt būt dārgāks kā nepieciešams. Priekšējais stikls toties gan ir līmenī Gorilla Glass Victus Plus, nevis Glass 5 kā Nothing vai Poco iespētājiem. Un te jau ir kopumā arī tā sajūta bišķi glaunāka telefonam. Kopumā. Kā ir telefona kamerām? Uz papīra? It kā nekā, bet pretstatā konkurentiem piedāvā, piemēram, 4K ar selfiju kameru, kas jau ir liels plus. Kā saka, ko tur dod tas, ka Nothing Phone'am ir 32 megapikseli pret Samsung 13, ja nevar uzņemt 4K video selfijā, vai ne? Labi, ies ārā un patestēs. 4K Samsung A35 izpildījumā, kas ir lieta, ar ko nevar lepoties faktiski visi vērā ņemamie tuvākie konkurenti vai šī segmenta kategorijas konkurenti, un te not necessarily tiek runāts par cenas kategoriju. Stabilizācija, nav. Pa lielam nav, katrā ziņā pilnīgi noteikti nav tas, ko spēj divreiz, nemaz nerunājot par trīsreiz dārgākiem telefoniem, bet, kā ir tā jāatdzīvē, dynamic range īsti nav vispār, bet viss ir vairāk vai mazāk vienā spilgtumā. Kaut ko var no debesīm redzēt. Atkal jau ir bijuši telefoni, kuri tomēr pārslēgājās no super gaišajām vietām uz to, kas ir ēnā, bet caurmērā, priekš šīs kategorijas telefona, kas ir lētāks un mazāk jaudīgs par tīriem vidējiem, borderline budžetnieks. Ir ok, un pārsteigts tagad uz galveno kameru. Galvenā kamera, kā krāsas ir ļoti spilgtas, visur, burtiski visur. Selfie kamerā šīs zilās debesis nevarēja tik zilas redzēt. Arī Valdsoma dzīvē nav tik zila.
kā šajā klipiņā, bet toties stabilizācija ir jau krietni labākā līmenī, arī 4K 30 katru sekundē tiek filmēts. Nu, galvenā kamera, es pat teiktu, ka ļoti ok. Priekš šīs kategorijas ļoti. Kameru spēju varēja novērtēt pats un izdarīt savus secinājumus. Mans viedoklis ir, ka šajā cenu segmentā tās ir labas. Protams, ka netiek galā pilnvērtīgi ar kaut kādu vāju apgaismojumu kadriem, bet ar to ir jārēķinās. Gribi labas nakts bildes? Nu skaties uz kaut ko ar labākām kamerām, droši vien arī ar lielāku cenas birku. Atkal apliecinājās, ka pikseļu skaits pa lielam neko nenozīmē kamerās, ko varēja arī novērot īpaši pie selfie kameras 4K. Šis telefons būtībā, manuprāt, būs paredzēts cilvēkiem, kuriem nav īpaši lielas prasības pret ierīcēm. Tātad tie būs bērni, jaunieši vai otrā spektrā vecā gadagājuma cilvēki, kuri ir pieraduši pie sava Androidiņa un viņiem vajag tikai piezvanīt un uzrakstīt. Protams, ka šis spēj arī daudz vairāk par šīm minētajām lietām un tieši bērni un jaunieši novērtēs selfie kameras 4K ieraksta kvalitāti un izšķirtspēju. Ja telefona tīkotāji gribēs spēlēt kaut ko vairāk par Candy Crush, nu tad varētu sākt parādīties problēmas, jo telefons kaut kādus tur Call of Duty Mobile nespēs īpaši labi pavilkt. Bet atkal, mobilajām AAA spēlītēm jau būtu jāskatās uz kādu telefonu ar labāku grafisko veiktspēju. Nu, tieši tādus dažus esmu apskatījis arī kanālā. Manuprāt, cenu griesti līdz 350 eiro ir tāda laba mēraukla telefonam, kuru varētu pirkt lielākā daļa lietotāju. Šobrīd gan ir jāsaka, ka dizainiski A35 īpaši ar ko neizceļas ne savā A-sērijas saimē, ne arī starp konkurentiem. Noteikti aizraujošāks dizains un wow efekts līdzīgā cenā būs par, piemēram, Nothing Phone 2A. Spēlīšu tīkotājiem šajā cenu kategorijā noteikti priekšā būs Poco X6 Pro. Tā ka abās šajās sadaļās A35 ir tikai otrs labākais, dažos punktos pat trešais labākais. Ja gadījumā galīgi nepatīk ne Nothing Phone, ne Poco dizaini, tad jā, šis ir šobrīd labākā alternatīva. Ar piebildi, ja atrodi līdz 350 eiro cenā, jo standarta cena 379 eiro šķiet putekli pārspīlēti. Ar to arī viss šajā video. Paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!